Kolēģi, lai mēs zinātu, par ko ir balsojums, tad šeit atbilstoši solītajam mēs piedāvājam jau šobrīd novirzīt šos 9 miljonus pedagoģu darba samaksai. Vēlos pateikt paldies Izglītības un zinātnes ministrei, kur bija pietiekami drosmīga, lai atnāktu uz Latvijas reģiona apvienības frakciju un izskaidrot savu redzējumu. Jāsaka gan, ka šajā vidēja termiņa budžetā un 16. gada budžeta likuma projektā šis redzējums īsti neatspoguļojas. Tad varbūt nav vērts šobrīd tracināt atkal skolotājus un sabiedrību, varam turpināt kā līdz šim un izstrādāt modeli, kurš atbilst ministrs vīzijai un redzējumam. Gribu tikai citēt kādu Jēkabpils pamatskolas skolotāju, kur saka, skolotāji atkal skraidīs meklējot papildu darbu, tikai vairs ne no vienas skolas uz otru vai vienas skolas ietvaros, bet pa mežsaimniecībām, kā piedāvājas premjerministra vai kur citur ārpus skolas. Vai tiešām tas būs labāk, efektīvāk un pareizāk? Piedāvāja tātad pildīt savus iepriekš dotos solījumus un atbalstīt 78.